Animācijas filmas Kurstenslaukis ataino galvenā varoņa ciešanas, viņa padošanos un nevēlēšanos mainīties. Lauris Bogdanovičs šo leļu animāciju veidoja 3. kursā kā kursa darbu. Filma guvusi atzinību un apbalvojumus vairākos starptautiskos animācijas filmu festivālos Amerikas Savienotajās valstīs un Baltijā. Tas bija mans 3. kursa darbs. Nevelti saka, ka jo sliktāka dzīve, jo labāks kino, bet man personīgi dzīvē nebija īpaši kaut kādu daudz dramatisko momentu, par kuru var filmas filmēt, tāpēc es nonācu pie tā, ka man patīk novērot citu cilvēku likteņus. Lai gan uzvara Amerikas starptautiskā filmu festivālā ir liels pagodinājums, pats Lauris atzīst, ka tas notika tālu aiz okeāna un sajūtas bija attālinātas. Savukārt Baltijas festivāls sniedz iespēju personīgi izjust emocijas un piedzīvot filmas panākumus klātienē. Es biju iesniedzis filmu sākumā Latvijas Baltic Film Tales festivālā. Viņa tur ieguva 1. vietu. Viņa bija rādīta Manhattan Short festivāla ietvaros, un man bija jābrauc uz Rīgu. Kaut kādas 8 vai 9 reizes jāprezentē savu filmu kinoteātrī, kur sēž pilna zāle cilvēku. Audzēknim īpaši saistoša ir leļu animācija, kas viņu uzrunā vairāk nekā zīmētā animācija. Viņš atzīst, ka tieši šis stils ir tas, pie kā vēlas pieturēties arī turpmāk. Animācijas tapšanā visvairāk laika aizņem idejas izstrāde, tālāk jau realizācijas process ir īsāks, bet arī ar izaicinājumiem. Piemēram, uzvarus Laurus guvusi animācijas filma tapusi ar minimāliem resursiem. Naudas nebija, kabatas nauda, tāpēc filma, rupi sakot, veidot no atkritumiem, kas zem rokas pagadās, un viņa tapa 3 mēnešu laikā. Vladimirs Liščovs, Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas pasniedzējs un pazīstams animācijas režisors, pieteica Laura Bogdanoviča animācijas filmu starptautiskajiem festivāliem. Viņš uzsver, ka šāda veida panākumi ir spēcīgs motivācijas avots jebkuram audzēknim. Es vispār domāju, ka studentiem tas ir ļoti motivējoši, tāpēc, ka tas ir atzinība uzreiz, kaut varbūt nav liels festivāls, varbūt tomēr viņu līmenis vēl, ir drusku pa tālu, līdz profesionālam līmenim, bet vienalga, tas ir motivējuši. Pasniedzējs Vladimirs Liščovs augstu vērtē filmas Kurstenslaukis panākumus, raksturot Lauri Bogdanoviču kā centīgu un daudzpusīgu jaunieti ar spožu nākotni animācijā. Viņš cer, ka arī citi jaunieši turpinās darbu šajā jomā, ja vien būs valsts atbalsts. Es domāju, ka kopumā var to vērtēt kā pozitīvu, un cerēt, ka varbūt arī būs papildu finansējums animācija, tāpēc, ka ir interese, un jaunus talantus vajag atbalstīt. Šobrīd Lauris Bogdanovičs ir finiša taisnē, lai pabeigtu 4. kursu un strādā pie sava noslēguma darba, vēl vienas animācijas filmas. Pēc Saules skolas absolvēšanas viņš plāno turpināt mācības Rīgā.